Jēkabs Janševskis, Līgava, mīlestības romāns 4 grāmatās. Lasa Ulds Deisons. Pirmā grāmata. 7. nodaļa. Drošiniece. Otrā rītā iesvētāmie jau laiku sabrauca un sanāca ar saviem vecākiem vai citiem piederīgiem mācītāju muižā. Vispirms mācītājs noturēja skolas telpās īsu aizlūkšanu, un tad visi devās uz netālo baznīcu. Pie baznīcas sastājās iesvētāmie gārā rindā, meitenes priekšgalā, aiz viņām zēni, un tad mācītāja vadībā jaunieši gāja pa diviem vien blakus baznīcā, kur pat labam sāka dūkt vecās skolotājas spēlētās ērģeles. Draudzes locekļi pa daļai jau sagājuši baznīcā, pa daļai kavējās vēl ārā, gribēdami noskatīties, ir bērnu iegājienu, ir jaunā mācītāja rīkošanos un bērnu ievadīšanu baznīcā, jo pirmo reizi redz viņu tagad šādā amata darbā. Dārznieka Matīs, nostādamies pie altāra, ieraug stāvam tieši sev blakus ciebu. Par tādu sagadīšanos viņš ne mazuma pārsteigts un visai priecīgs. Bet pārdomājot par to tuvāk, viņš saprot, ka tāds necerēts notikums viegli izskaidrojams. Cieba bijusi viena no pēdējām meitiņu rindā, viņš atkal pirmais zēnu starpā, un tātad it dabīgi viņa atrodas tagad pie altāra kopā. Stāvot daļajai tīkamajai skuķei blakus, viņam šaujas savādas domas prātā. Tā, mēs kādā dienā reiz stāvēsim šeit arī kā laulājams pāris. Un tas būs tad pavisam laimīgs notikums, daudz laimīgāks nekā mūsu šās dienas blakus stāvēšana. Tā viņš pats sevi runā, vērodams, ka arī ciebai galvu un prātu tagad pilda laikam tādas pašas domas. Jo ko gan citu viņi tagad lai domātu, ja ne par viņu kopējo nākotni, par viņu savienošanos dienās šajā altāra priekšā uz mūžu. Kad mācītājs vēlāk pie mīlesta pasniedz Matīsam vīnu zeltītā sudraba biķerī, no kura nu pat dzērusi viņam līdzās stāvošā cieba, viņš vēl šķiet jūtam viņas lūpu mitro saldumu uz biķera malas. It kā tā, ar šo svēto trauku, būtu viņam devusi savu pirmo jaunavas skūpstu. Tātad viņi ar biķera starpniecību še pie altāra visas draudzes priekšā tikpat kā saskūpstījušies. Viņam pat liekas, ka zināmā mērā viņi jau salaulāti. Pēc tam abiem cieši blakus, spraužoties pa biezo burzmu no altāra projām, kur tiem nu nekas vairs nav darāms, Matīs jūt sev vienu roku satveram un iespiežam saujā kādu papīra gabaliņu. Iespiedēja ir cieba. Nelikdamies nekā manot, viņš papīru noslēp sev kabatā. Dievkalpošanai beidzoties un baznīcēniem izejot no baznīcas, daudzi iesvētītie jaunekļi un jaunavas ar saviem piederīgajiem izklīst pa kapsētu, kas turpat atrodas apkārt baznīcai, apmeklēdami šinī gada dienā savus aizgājušos īsteniekus, it kā gribēdami tiem pavēstīt, ka viņi nu izauguši, un šodien iegājuši draudzes pieaugušo locekļu starpā un dižu cilvēku kārtā. Sērdieņi un sērdienes apmeklē savus kapsētā dusošās mātes, grūtdieņi savus mirušos tēvus, apaļie bāreņi savus abus aizgājušos vecākus, citi atkal brāļus, māsas, vēl citus savu radu nelaiķus. Daža pārtikuši vecāku meita noliek uz tuvinieku kapa pa pārim cimdu, lai ubagi cimdus savāgdami skaita pātarus un lūdz Dievu par aizgājušā dvēseli. Mazāk pārtikušās tādā pašā nolūkā noliek kādas mazākas dāvanas, uzkar uz krusta pa pārim pītu prievīšu, ko lieto kāju pasējiem, vai atkal apsien ap krustu lielu garu austu prievīti, kas noder jostas vietā. Zēni noliek uz savu piederīgo kapiem pa gabaliņam sīkam naudas, jo tiem citu dāvanu nav. Visiem šiem dāvanu licējiem uz pēdām seko pakaļ ubagi un ubadzes, lēgdami, klibodami un rāpodami, cits par citu glūnēdami un vērodami, pie kura kapa nolikta labāka dāvana, lai tad klubdami, krizdami mestos tur vispirms klāt un raudzītu to pirmie sagrābt, tā kā tā nekļūtu citiem nagos. Daloties, raujoties un ķildojoties ap nolikto dāvanu, mirušo ar visu viņa dvēseli pagalam aizmirst. Vienīgais labums no visa trača tiek tik pašai brangās dāvanas devējai. Ubagi viņu pēcāk daudzinās pa sētu sētām, kādas labas mīkstas dūraines vai pirkstaines bijusi nolikusi uz kapa tā un tā saimnieku meita. Matīsam, kā jau pārnovadniekam, kas tikai pērn pavasarī atnācis ar saviem vecākiem uz dzīvi Bruģu novadā, nav šejienes kapsētā nekas apmeklējams, jo neviens viņa piederīgais nav te apbedīts.
Tomēr projām ar saviem vecākiem viņš tūlīt vēl nebrauc, jo neizskatītos īsti koši, kad tā steigtos mājās, it kā pusdienas iegribējušās. Tamdēļ viņi līdz ar citiem arī pakavējas brītiņu kapsētā, gan nevienu kapu sevišķi neapmeklēdami, bet tikai tā notālēm vispār noskatīdamies, laikam gribēdami iepazīties ar šejieniešu paražām. Kad jau gana atskatījušies šādā viņiem neparastā ierašā, un tēvs aicina Matīs un māti iet un braukt, pie viņiem pienāk kāda glīta patīkama skuķe, sveicinās ar Matīsu un to bildina. Nu, Matīs, tā kā tu atnāc kādu svētdienu mūsu mājās un ierādi mums rožu dēstīšanu, bet neesi ilgi gaidāms. Mūsu mājās jau rīt pats sāks ierīkot puķu dārziņu, un drīz mēs gribēsim puķes sēt un rozes dēstīt. Jā, tēvs, māte, jūsu Matīs mācītāja muižā bija visu laiku tāpat kā dižais dārznieks, vadīja dārzā visus darbus, un daudz mums ko ierādīja un iemācīja, bet daudz ko arī vēl nezinām, kādēļ vēl jāmācās un jāredz. Tamdēļ, lai viņš atnāk gan mūsu mājās un palīdz mums ierīkot puķu dārziņu. To teikusi skuķi viegli nosargdama, atvadās un aiziet. Kas tā bija tāda drošiniece, košiniece? Paklusā balsī vaicā tēvs, noskatīdamies aizgājējai pakaļ. Es vēlāk pateikšu. Tikko dzirdam atteic Matīs, jo garām pusēm viņiem ir garām citi baznīcēni, dodamies arī pie saviem ratiem. Bet, kad viņi kādu pusstundu jau braukuši, liela daļa braucēju izdalījušies pa dažādiem ceļiem, un viņi pa savu ceļu vieni paši soļos stumjas pret kalnu. Tad Matīs ieminas, tā meitene, kas tur pirmīt pie mums pienāca un runājās, tā bija no Lāču bitēm. Tā laikam ir bērnu saņēmējas satraitnes Andartes meita, bilst māte. Es Andarti pazīstu. Pērnu vasar, kad mūsu muižas mežsargam kristīja bērnu, tad viņa bija dižā kūma. Arī rudenī kādu svētdienu sagājos ar viņu mežsargos. Ir brīnumgruntīga sieva, labi runīga un visādi veikla. Ak, kā viņa kristībās gantējās, puišus dēvēja par saviem znotiņiem, meitas par vedeklām. Meitene ir tīri viņa svaigu, laikam būs arī tādu pašu dabu. Lai māte kāda, bet meitene man patīk, izskatījās tāda, kā labām, godīgam un gaišam bērnam vajag izskatīties, nosaka tēvs labvēlīgi. Košs bērns jau ir, tas tiesa, pievienodamās runā māte. Tas ir labi, Matīs, kad tu esi acis metis uz košu, daļu un labu meiteni. Nekad es nevarētu ieraudzīt par savu tādu vedeklu, kas man nav tik mīļa kā pašas bērns. To tu ievēro, dēliņ. Tev jānoskatās godīgu vecāku bērns un tikai tāda, kas man patīk un ar ko es varu būt pilnā mierā. Man pašai Dievs nav devis nevienu meiteni, cik bērnu bijuši puišeļi vien. Citi nomira, jūs divi ar lapiņu atlikušies. Tavai sievai jābūt tikpat kā manai īstai meitai. Bēdīgas dienas būtu man un tēvam vecumā, ja vedekla nebūtu mums tikpat kā pašu bērns. Vēl jau māte āgri runāt par tādām lietām, man nu tikai 16,5 gadu, dudina Matīs samulsis un kautrīgs pirmo reizi dzirdēdams tādu valodu no savas mātes mutes. Tā gadi jau vēl āgri gan, runā atkal māte, tomēr pēc 3-4 gadi tev jāprecas. Kā citādi tiksi no karavīra jūga, svapats? Lai Dievs tad pēc līdz mazajām, tam vēl daudz gadu priekšā, bet tev jāpaliek mums par maizes devēju un jāprecas. Tālāk mēs ar tēvu nebūsim pretī, ka tu jau sācis draudzēties ar Lāču bišu Andartes meiteni. Tikai labi jānoskatās, jānovēro kāda daba, kāds tikums un jāapklausās, ko ļaudis runā par māti un meitenēm. Košs augums un mīlīgs svaigs gan katram patīk, bet no ārējā izskata vien neko vēl nevar spriest par cilvēka dabu. Mēs šeit esam ienācēji, šejienes ļaudis maz vēl pazīstam, nezinām, kāda cēluma, Andarte, kāda viņas rādi, kādas viņas gaitas bijušas agrāk. Tā labi nedrīkst daudz pārsteigties. Darbu pratēja Andarte gan liekas būt. Visas drēbes tik austās kā adītās, viņai tik smalkas un mīkstas, kā pilsētā pirktas. Arī pirmīt pie baznīcas, kamēr meitene ar tevi runājās, es pievirzījos tuvāk un tīši saķēru saujā viņas villainas stūri. Tā tik mīksta un mīlīga, kā ausī varētu iebāst. Andarte dzirda ņemot arī turīgām saimniecēm vērt smalkus vērpjamos un aust un adīt dažādus greznumus. Bērnus ķerdama arī labi nopelnās. Saimnieces, kā arī bandinieces un kalpu sievas, kas tur aitas, dodot par katru reizi pa mārciņai vilnas. Ai, kas tur sanāk vilnas? Tālāk arī meitas, kalpot nekur nelaižot, visas strādājot mājās rokdarbus, un tā vien pelnoties.
Tā man Mežsardzene stāstīja. Turpmāk apklausīšos tuvāk. Līdz šim par Andarti un viņas meitām gan nekā slikta neesmu dzirdējusi. Kad mātei un vēl atraitnei vairāk meitu, tad tām pašām jāizmanās, kā iziet vīrup. Tā ir dabiska lieta. Tālāk arī šodien šī bija ņēmusi tādu drošu prātu, nāk pati mūs Matīsam klāt un sveicinās un runājas kā dīža meita ar kādu rādu puisi vai citu labi pazīstamu. Labvēlīgi, pasminēdams, piebilst tēvs. Tiesa, izmanīga, acīga meitene. Baidīdamās palikt tukšā, sāk jau laiks rūpēties, gādāties, nosaka māte. Pat labam panāk viņus kādi citi pazīstami braucēji, kas braukdami garām, dažus vārdus ar viņiem izmaina, un Matīs jūtas laimīgs, ka sarunas par ciebu, viņas māti un precēšanos, izbeidzas. Kad pārbraukuši mājās, noskaitījuši pāterus un paturējuši pusdienu, Matīs iziet ar mazo brāli pastaigāties pa Muīžas parku. Kamēr puisēns skraida apkārt, Matīs nosēdies pavasara pēcpusdienas jaukajā saulītē uz sola, pie vecā vēl kailā ozola, izņems jau no kabatas papīra šķautnīti un apskata to. Tā ir neliela lapiņa, aprakstīta sīkiem, visai ķeburēniem burtiem. Tas ir ciebas raksts, to viņš saprot un par to nebrīnās, jo zina, ka viņa mazgājusi skolā. Arī pats viņš rakstulietās un darbos ir vājš pratējs. Tomēr ilgāku laiku papīrā skatoties viņam izdodas salasīt ciebas ķeburēnos rakstus un saprast to saturu. Tur bija teikts: Mīļais Matīs, pēc 2 nedēļi to svētdien atnāc pie mums. Anniņa tad arī būs pie manis. Varēsim visi kopā labi parunāties. Tu tak vēl nekad mūsu mājās neesi bijis. Izrādīšu tev mūsu malas, apskatīsies mūsu puķu dārziņu, redzēsi arī mūsu kūcaukšu, kur mēs ar māsu šovasar gulēsim, jo kad esmu iesvētīta, māte laidīs arī mani iet ārā gulēt. Māte zina visu, bet nebaidies nemaz, viņa nerājas, un tev nekā nepārmetīs, tādēļ, ka tu esi godīgs zēns. Atnāc, es tevi ļoti gaidīšu, un Anniņa arī gaidīs. Tātad aiz citu svētdienu viņam būs jāiet siebu apciemot. Iebāzes papīrīt atkal kabatā, un pasaucis mazo brālīti, viņš dungodams kādu priecīgu dziesmiņu un laimīgs medīdams, iet pa strauta nokalni lejup, palūkot, vai izliktā murdā nav iegājusi kāda līdaka.